similar what Einstein is saying. Daydream, but don't make fear dreams, make nice dreams. Really think, how can I change my day a little bit better? How can I improve the life of others a little bit better? Komunikācijas jau nav, ir vēstījumi. Cilvēki uzkāp tribīnē un vēsta. Kā radīt ap sevi labu tādu gaisotni. Bet, vai mēdī to dara? Tālāk bija šaubas par to, vai viņi runās savā starpā, vai viņi apmainīsies ar idejām, vai viņi sadarbosies, vai viņi gribēs izpaust savu ģenialitāti viens otram. Šobrīd ir absolūtā nepieciešamība pēc komunikācijas, vienkārši komunikācijas. Runājamies, nevis noslēpjam kaut ko to, ko mēs zinām, esam atraduši. Cilvēkiem ir acis, viņi burtiski gaida un meklē, kad būs kāds, kas ar viņiem runās. Es ļoti daudz sadzirdēju tieši tādu jautājumu, ko tālāk. Pirmkārt, jāuzlabo sevi. Un šeit es redzēju lielisku veidu, kā es to varu izdarīt arī ar citu palīdzību, neapzinoties. Man tā runāšanās ļoti patīk. Un jo vairāk tu runājies, jo iedzīgāk ir. Together find a joyful, good society. Try to pretend to have the solution, even the solution is not right now here. Ja tu vari runāt par lietām vienkārši, tad lūdzu dari to. Tāpēc, ka tas nenozīmē, ka tu esi stulbāks vai kāds vienkārši runā vienkārši, lai cilvēks var saprast. Es domāju, tas ir ļoti būtiski. Un tas ir tāds maziņš piliens vai tāds kā domino kauliņš, kas aiz sevis aizvilks visus pārējos. Es esmu apņēmies katru dienu vismaz vienam, pateikt kaut ko labu, jo es zinu, cik ļoti mani personīgi tas iedvesmo. Pareizi ir. Maucam tālāk.